Starptautiskais prasmju un profesionālās meistarības paaugstināšanas konkurss Eiroskills notiek reizi 2 gados dažādās Eiropas valstīs. Tiesības piedalīties šajā konkursā ir jauniem speciālistiem vai profesionālo skolu audzēkņiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Ceļa zīme uz prestižo pasākumu jānopelna vispirms savā valstī, izturot nacionālo atlasi. Uzņēmumā Bucher Schörling Baltic tikās labākie metinātāji, kurus izvirzīja Latvijas profesionālās izglītības iestādes, 2 no Rīgas 3. arodskolas un 1 no Ventspils tehnikuma. Šeit jaunieši pilnveidoja savu meistarību, gatavojoties nacionālajai atlasē. Eiropas sacensības savukārt viņām ir noteikts ļoti augstas prasības, jo tur ir jāvar izdarīt daudz vairāk nekā skolā iemāca. Un tāpēc ir nepieciešams atrast uzņēmumus, kuros šie jaunieši var papildus mācīties un iegūt tās papildus prasmes. Jo ir tā, ka mūsu skolās tradicionāli var apgūt augstākās 2 metināšanas veidus. Eiropas sacensībās prasa, lai viens cilvēks prot vismaz 3 tos metināšanas veidus un ar dažādiem materiāliem strādāt. Līdz ar to mums ir nepieciešami šie pieredzējušie cilvēki un arī šī darba vide, kur viņi var izjust to reālo situāciju, kāda ir uzņēmumā, lai viņi varētu sev pilnveidot un radīt tādu drošības sajūtu. Viennozīmīgi šī sadarbība mūsu skolai Bucher Schörling, tas ir viens no pozitīviem piemēriem Latvijā, kā vajadzētu strādāt profesionālai vidusskolai kopā ar uzņēmēju. Un jāatzīmē, ka Bucher Schörlings ir ļoti interesēts šai sadarbībai un arī nesas augļus, jo viņi ļoti lielu daļu no šī konkursa organizēšanas ir uzņēmušies uz sevīm, kā arī pieaicinot neatkarīgos ekspertus no Inspekta. Mēs nodrošinām korektu un vienlīdzīgas iespējas jebkuram, kurš piedalās šajā konkursā. Šī sadarbība sākās mums gada sākumā, un tas bija faktiski balstīts uz to, ka mēs piedāvājam Ventspils arodskolas audzēkņiem iziet ražošanas praksi mūsu uzņēmumā. Pēc tam parādījās ideja, ka arodskola audzēkņiem ir iespēja šajā gadā pirmo reizi piedalīties Euroskill konkursā, un no ministrijas meklēja, teiksim, iestādes, uzņēmums, kur varētu atbalstīt šajā procesā, un arī tika meklēts eksperts, kurš varētu būt līdz ar šiem jaunajiem puišiem Euroskill konkursā. Un tā soli pa solim faktiski Bucher Schörling Baltic tika piedāvāta iespēja palīdzēt šī pasākuma norisē. Ventspils tehnikuma sadarbība ar uzņēmumu Bucher Schörling Baltic ilgst jau ne 1. gadu. Šeit audzēkņi aizvada savu praksi, bet pēc mācību pabeigšanas labākajiem tiek piedāvāts arī pastāvīgs darbs. Šajā gadā uzņēmums piekrita ne tikai atbalstīt konkursu, bet arī piedāvāja vērtēšanai kā ekspertu cilvēku no savu uzņēmumu – Bucher Schörling Baltic ražošanas vadītāju Induli Bērziņu. Prasības ekspertam arī bija augstas. Jābūt augsti kvalificētam speciālistam, jāpārvalda angļu valoda un jāatrod laiks, ko veltīt konkursa dalībniekiem. Iepazīstoties ar to, kas šos puišus sagaida Euroskill konkursā, tās prasības ir ļoti augstas. Faktiski prasības ir tādas, kādas varētu izvirzīt pret ļoti augstas kvalifikācijas profesionāļiem, bet mēs šajā gadījumā runājam par arodskolas audzēkņiem. Tā kā tā sagatavotības pakāpei viņiem jābūt ļoti augstai. Un šis jau ir 2. posms atlases konkursam, kur mēs mēģinām nokļūt līdz finālistam, kurš tad brauks uz konkursu, brauks tikai 1 no 4 puišiem. Mēs sākām ar 4, un šobrīd ir 3, bet šodienas paliks 2. Tā kā vēl palicis ļoti maz laika, bet galvenais, kas uz doto brīdi puišiem pietrūks, tas ir viņam jāiegūst pēc iespējas vairāk pieredzi. Tīri tāda drosme un pieredze. Pirmā atlases kārta notika Rīgā, pēc kuras palika tikai 3 dalībnieki. 2 no Rīgas 3. arodskolas un 1 no Ventspils tehnikuma. Latvijas eksperts un skolotājs Indulis Bērziņš dosies uz Beļģiju kopā ar nacionālās atlases uzvarētāju. Starptautiskajās sacensībās jauniešiem vajadzēs nodemonstrēt savas iemaņas ar 3 dažādiem materiāliem – alumīniju un 2 veidu tēraudiem. Vajadzēja izgatavot 3 paraugus, un eksperts tos pārbaudīs – kvalitāti un citus kritērijus. Tā jau ir pierasta lieta. Es šajā uzņēmumā strādāju jau 3 gadus. Problēmas nebija. Lūk, esmu jau viss izdarījis. Konkursā piedalos, jo priekšnieks piedāvāja, un es neatteicos. Tā ir iespēja sevi parādīt, un ja mani ievēros, tad varēšu labāk nopelnīt.
Uzņēmuma Inspekta pārstāvis, kurš bija arī tiesnesis visās atlases kārtās, bija apmierināts ar dalībnieku profesionālo meistarību. Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka izvēlēties labāku būs ļoti grūti. Tie jaunie cilvēki ir patiešām profesionāli, un viņi zina, ko dara un kā darīt. Kas bija visgrūtākais? Visgrūtākais laikam tomēr ir šī kaste, kur ir ar diviem veidiem, ar elektrodu, ar pusautomātu. Un elektrods diezgan aizņem daudz laika. Jā, un ar elektrodu varbūt bija mazāk strādāts. Vispārībā pierasta lieta? Jā, jau ir, jo mēs jau praktizējamies te iepriekš. Cik ilgi? Bija nedēļa, tad nedēļa bija Rīgā, tur notika nodarbības, un pēc tam atkal Buherā. Atkal nedēļa. Kāpēc nolēmāt piedalīties konkursā? Zinu, varbūt var vinnēt. Ko var vinnēt? Ko var vinnēt? Braucienu uz Beļģiju. Un Beļģijā tur pēdējais konkurss ir, jā. Tur ir Euroskills, Eiropas mači, kur varētu piedalīties un dot Dievs varbūt vinnēt. Šobrīd ir savādāk, jo apkārt ir daudz cilvēku, kas vērtē, skatās. Nav ikdienā tā, kā izdaram, tā kā sanāk. Šobrīd ir jāizdara viss maksimālais, cik varam. Uztraukums viss kopā, ir savādāk. Uztraukums tomēr ir? Ir uztraukums tomēr, jā. Esmu šogad tikai beidzis skolu un vairāk vai mazāk esmu strādājis praktiski tikai mācību praksē uzņēmumā. Tā šobrīd ļoti liela pieredze nav, bet cenšos pēc iespējas īsākā laikā apgūt lielāku prasmju apjomu. Kas šodien ir visgrūtākais? Šodien visgrūtākais, tā grūti izšķirt, kas ir grūtākais. Kā vairāk vai mazāk viss ir metināts un pārbaudīts jau iepriekš. Tiešām grūti pateikt. Plus mīnus viss ir tā, vienādā grūtībā. Kāpēc nolēmi piedalīties konkursā? Tā kā pats pamēģināju, man diezgan labi sanāca, tad arī ar manu pasniedzēju palīdzību viņi man izvirzīja. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt savus spēkus arī kaut kur plašāk Latvijā un varbūt arī Beļģijā. Profesija ir pieprasīta? Jā, noteikti. Un kvalificēts metinātājs vēl jau vairāk. Tātad mūsu uzņēmumā noteikti mēs ik pa laikam meklējam tieši augstu kvalifikācijas metinātājus. Un ja mēs viņus nevaram atrast, mēs viņus paši gatavojam. Mēs viņus audzinām paši savus metinātājus. Metinātāji ļoti pieprasīta profesija. Mums Rīgā ir praktiski mācās 6 grupas. Tas nozīmē, ka praktiski mēs strādājam no 8 rītā līdz 8 vakarā. Ja, un mums ir arī viena grupa Daugavpilī, Daugavpils celtnieku profesionālajā skolā, kas mācās, bet Daugavpils skolotāji, bet atbildība par šīs grupas sagatavošanu un visu organizāciju tātad veicam mēs. Savus dalībniekus atbalstīt bija ieradies Rīgas 3. arotskolas direktora vietnieks Ilgonis Ruņģis. Tā kā viņš pats piedalās metinātāja eksāmena vērtēšanā, viņam patiešām bija liels prieks redzēt, kā notiek komunālās tehnikas ražošana. Uzņēmums ir vienkārši lielisks. Es zinu Latvijā 2, tā kā es strādāju arī kā metināšanas eksaminators metināšanā Latvijā, tad uzņēmums esmu redzējis daudz. Un vēl tikpat labu uzņēmumu es zinu tikai vienu, tas ir Jelgavā, AKG termotehnika, jā, vācu uzņēmums. Tā kā šeit ir strādniekiem ideāli apstākļi radīt uzņēmums, vienkārši ir tāds, kur ir jābūt lieliskai ražošanai. Un līdz ar to arī audzēkņiem ir radīt, kādu viņu aiz audzēkņu, viņi principā bijušie absolventi, skolotāji, kas gatavojās pirmo reizi Eiropas konkursam metināšanā.
Vislabākais rezultāts atlases beigās bija 3. arodskolas absolventam Edgaram Kolesnikovam. Uz Briseli Edgars nedosies viens. Žūrijas locekļu kārtā viņam līdz dosies arī Bucher Šorling Baltika ražošanas daļas vadītājs Indulis Bērziņš. Mazāk par puspunktu no Edgara atpalika Ventspils tehnikuma absolvents Maks Signatovičs. Kopumā starptautiskajā pasākumā Aeroskills šogad piedalās 450 jauno speciālistu no 25 valstīm. Ja jau Ventbunkera lielā balva notiek kalnā, tad vislabāk motokross arī tiešām ir skatīties no kalna. Tieši tur arī atrodos es. Ventbunkeras lielās balvas izcīņa Ventspilī ir jau sena tradīcija. Šogad sacensības atzīmēja 15 gadu jubileju. Jau 2. gadu balva norisinās Lemberga Hūtes kalnā. Tā bija tehniski sarežģīta, ar iespējīgiem lēcieniem, ātrām virāžām un sportistiem solīja smagu cīņu. Šādā veidā trase ir arī acī tīkamāka skatītājiem, kam šāda veida skats izraisa papildu lieliskas emocijas visa vakara garumā. Un visiem sportistiem, kas šeit ir atbraukuši, lieliem mēstriem, kas daudz ko ir redzējuši pasaulē un Eiropā, viņiem visiem tie ir brīnumi un viņi visi ļoti labi jūtās, jo tas ir kaut kas nebijis viņu tai dzīvē. 15 gadi, tas ir ilgs laiks, bet organizatori un galvenais atbalstītājs ir palikuši nemainīgi. Kā šodien viņi atceras to dienu, kad sākuši organizēt pirmo Ventbunkera lielās balvas izcīņu. Tas tā interesanti, jo Ventbunkers lielai balvai ir 15 gadi un motoklubam Rodeo ir 15 gadi. Jo tad, kad mēs sākām, mums bija nojausmas, kā mēs gribētu, un mēs aizgājām pie kompānijas Ventbunkers, kur arī bija jauna tajā laikā. Un bija iespēja tikties ar valdes priekšsēdētāju un parunāt, kāds ir mūsu ieceres. Viņi ieklausījās mūsos, un tā tas viss aizsākās, un tas bija pirmais atbalsts. Un tad 15 gados plecu pie pleca, viņi ir stabila vērtība mūsu kluba attīstībā. Tātad šis turnīrs saucas Ventbunkera kauss, un ja ir Ventbunkers, tad jāiedomājas reiz par jums, kādēļ visi šie 15 gadi tiek Ventbunkers draudzējis ar šo motokrosu? Nezinu, patīk. Es nezinu, acīm redzot, tas tehniskais sporta veids ir tuvs sirdī, un pateicoties tam, ka puiši no Rodeo varēja pārliecināt un pierunāt, ka vajadzētu pasponsorēt, un tā šos 15 gadus mēs arī atbalstām. Jūs atcerieties to dienu, kad Arvis pie jums atnāca un mēģināja jūs pierunāt, kā tas viss norisinājās toreiz? Tiešām atceros to dienu, kad viņš atnāca kopā, neatceros ar ko, varbūt ka viens, bet atceros, ka bija vesels saraksts ar nopelniem, kādi toreiz bija motobraucējām Citronam, un mēģināja pārliecināt, ka viņš ir ļoti vēl perspektīvas un varēs braukt. Vēl Sakne Uldis laikam toreiz bija. Un kā jāatbalsta šie puiši. Tā jau domainījusies laikam jau ir kā 3. paudze Rodeo, kad braucēji. Jūs droši vien sekojat arī līdz visiem tiem rezultātiem cītīgi, kas jums šobrīd ir favorīts? Protams, ka Dāvis Ivanovs ir favorīts, kurš ir audzis motoklubā Rodeo. Motoklubs Rodeo ir Ventspilī pirmais titulētākais un tradīcijām bagātākais motoklubs. Tajā šobrīd ar labiem rezultātiem darbojas arī sportisti no citām valstīm. Pēdējo 8 gadu laikā Rodeo izcīnījis 8 Latvijas čempionu titulus komandu kopvērtējumā. Cik bija sākumā Rodeo sportisti un cik tagad ir? Sākumā bija 3 sportisti, kuri 2 bija amatieri, un viens bija tāds īsts profesionāls, tas ir Uldis Sakne, kas šobrīd ir šīs trases galvenais veidotājs. Cik tagad jums te ir? Tagad mums ir 11 braucēji. Un es skatījos arī ne tikai latvieši. Jā, protams, tāda ir mūsu kluba tradīcija. Tāpatās tā kā basketbola klubā Ventspils vai futbola klubā nespēlē tikai latvieši. Mums tā sadarbība jau ar Igauniju ir ļoti sen, jau no 2000. gada, kad mums brauc Jussi Lanso, tepat viņa mocīts blakām stāv šodien arī ieradies. Jau izaudzis un brauc MX3 pasaules čempionātā, tā kā tagad jaunietis Ranāra Usne, kas šobrīd Latvijas čempionātā MX2 klasē ir viens no līderiem. Tā kopējiem spēkiem tikai to vezam var vilkt. Kā jums šķiet, vai Ventspilī mīl motokrosu? Spriežot pēc tautas, cik šeit ir sanākuši, domāju, ka jā, ka mīl. Kā tā ideja par kalnu? Diezgan ekstrēma, ne? Par kalnu, jā, man prieks, ka beidzot tomēr ir atradusi vieta tādu, kur varētu rīkot motokrosu sacensības, jo, kā atcerieties, tas bija gan tur pie kapiem, kas traucē, gan Reņģa dārzā, gan Jūrmals parkā, tā mētājās no vietas uz
uz vietu, popē, bet tagad izskatās, ka šeit būs labi. Par uzņēmumu Ventbunkers daudz runāts, diezgan dažādi skandāli, bet tomēr noturās. Motocross ir vienmēr bijis, kā jums šķiet, kādēļ tā? Es nezinu, laikam tās ir divas atšķirīgas lietas skandāli, kas notiekas Ventbunkerā un motocross. Aizvadītajā gadā Ventbunkers lielo balvu nedaudz iztraucēja lietus, kas sarežģīja sacensību norises gaitu, jo sportisti taču pārvietojas pa kalnā izveidotu trasi. No šādiem atgadījumiem mācās, tāpēc arī organizatori šķiet bija sarunājuši, lai braucienos nevienu nepārsteigtu liels lietus. Iespējams, daudziem lietus tieši būtu noderējis, lai atveldzētos no karstajiem un pārgalvīgajiem freestyle priekšnesumiem. Tos izpildīja lielākā beļģu zvaigzne šajā jomā Viljams van den Putte un latvietis Mārtiņš Aleksandrovičs. Vispirms varētu pastāstīt meitenei, ko nozīmē moto freestyles. Es redzēju, bet kas tas tāds ir? Tas ir salauzt visiem domāšanu, ja? Stereotīpus, ko vispār var izpildīt ar motociklu, apmēram tā. Un kur tu to visu mācies? Es pieļauju, ka tu uzreiz nelec zemē iekšā, ka ir kaut kāds mīkstāks piezemēšanās vietas. Es pamatā dzīvoju Spānijas dienvidos un trenējos 6 dienas nedēļā un lecu paralonu kastēs lielās, mācoties rotācijas kustības, bet Tagad ir sezona, tagad nekāds jauns triks pa lielam nemācās. Tagad vienkārši ir šovi un tiek piestrādāts vienkārši pie slīpēšanas. Kaut ko jaunu pamēģinu, bet es krāju mazliet līdzekļus, lai es varētu ziemā daudz izmantot fompitu. Tas ir to paralonu kasti, kur trenēt flip kombo, jo pagaidām es taisu tikai salto, bet es gribu pievienot kādus citus trikus, lai tuvāko 2 gadu laikā būtu ļoti spēcīgs kāds pilots Latvijā. Kā tu tajā visā vispār nokļuvi? Vai tu atceries? Man jau 2004. gadā gribējās sākt likt freestyle, bet nebija nekāda paziņas no freestyle aprindām. Un kaut kā taisīju Kandavā motoparku un ieaicināju vienu trašu dizaineru, kurš izrādījās freestylists. Viņš man ir labs draugs, Gabi Vilade. Tā viņš man teica, nekādas problēmas. Es viņam saku, bet tu tik rūti, tu liec to freestyle, man tā gribās. Viņš saka, nekādas problēmas. Pēc sezonas motocross aizbrauksim pie Daniela Torresa un Fompitā iemācīsies to flipu un viss notikās. Un, es nezinu, 10. gadā es atrādīju jau arēnā pirmo salto. Varētu teikt, ka tu esi labākais Latvijā? Es esmu vienīgais Baltijā. Neviens ar to nenodarbojās. Jo pie mums nav reāli to visu nodarboties, tāpēc, ja tu gribi būt labs freestyle pilots, tev reāli jāslīpē. Tie triki ir jāstrādā. Tas ir darbs mans. Es katru dienu trenējos. 6 dienas nedēļā es eju tā kā uz darbu, es braucu uz treniņu, es braucu ar BMX uz skateparkiem. Es pie fiziskā darbojos un pie koordinācijas dažādiem treniņiem. Man ir stiepšanās, visādi vingrinājumi. Daudz strādāju un gribu liels mērķis sasniegt. Kāds ir tas lielākais mērķis, varbūt var atklāt? Nē, es neko nestāstīšu. Rezultāts pats parādīs. Un kā ir ar to mocu? Vai viņš ir savādāks nekā tas, kas šeit brauc trasē? Ir veikts lielas modifikācijas, ir pārbūvēta aizmugures daļa motociklam, lai var uztaisīt sēdegas atvērienus. Ir ļoti cieti amortizatori, jo viņš ir paredzēts ļoti lieliem lecieniem. Ir pastiprināti riteņi, platāki kāpšļi, ir augstāka stūre, redziet, ir apzāģēti numuri ar smilšu papīriem, lai var taisīt dažādas trikus, teiksim, kliņškāpēji un striperi, tā apmēram. Un kā ir, teiksim, ar traumām? Kas ir tas trakākais, kas ir gadījies? Šī sporta veidā mazi kritieni nemēdz būt. Te ir ļoti lieli kritieni vienmēr, bet man šī ziemā, nezinu, kaut kā ļoti veicās un es piedzīvoju 8 liels kritienus visas ziemas sezonas treniņu procesā. Bet, bija bremzes pirms sezonas, protams, morālās, jo grūti ir pārkāpt, jo sāk tā kā taisīt to pašu triku, no kur tu esi nokritis. Bet, kaut kā dotajā brīdī es esmu ļoti labā formā, es esmu daudz pastrādājis un esmu arī īpaši patrenējies priekš Ventspils pasākumu, jo bija pagājušajā gadā un gribējās maksimāli labi atrādīties Latvijas publikai, jo es biju sezonas sākumā aizputē, bet treniņā 2 dienas pirms aizputas šova es smagi kritu, Kandavā trenējoties vējš iepūta sānā un bija liels kritiens tā, ka es vispār izslēdzos psihiatrajā palīdzībā. Pēc 2 dienām bija jālec, es to izdarīju, bet līmenis bija ļoti zems un es neesmu apmierināts ar to rezultātu. Un tāpēc man gribējās
rādīt patiešām, kas ir Aleks. Nu, tu esi piedalījies daudzos šovos, bet kāda ir Ventspils publika, nav pārāk vēsa? Īstenībā Ventspils publika ir ļoti, ļoti laba. Nu, protams, vislabākā publika ir Spānijā. Tur ir bez nekādiem variantiem. Tur ir motorzāģi, tur ir taures, tur ir pilnas arēnas, ap 10 000 visu laiku skatītāji. Nu, protams, arī pagājušā nedēļas Holandē piedalījos lielā festivālā, kur apmeklēja 157 000 skatītāji. Nu, tur arī tu uzliec lecienu, es lecu pāri estrādē. Speciāls festivāla elements bija liels leciens, 40 metru attālumā, 16 metru augsta bija rampa tikai. Tas bija baigais bez ierobežojumiem, bet tad tu izlec un tu dzirdi, ka tev apmēram 30 000 apakšā stāv un vienkārši kliedz. Tā ir vērts dzīvot, ka tu saproti, ka tu vari reāli iekustināt tādu publiku un viņi kliedz vienkārši no tā, ko tu dari. Nu, tas ir grūti. Es mīlu savu dzīvi. Es dzīvoju sapnī. Es tad tev novēlēšu, lai tev izdarās piepildīt trakākos trikus, kāds tas vien ieplānojas, un lai tev jauks vakars Ventspilī. Paldies! Tiekamies klubos! Pēc labas izklaides freestyle šovā, kā arī muzikālajām pauzēm, par kurām parūpējās Kaža un DJs Japānas, sacensības turpinājās. Supermotocross sacensības atšķiras no parastām motocrossa un amatieriem šeit nebija ko darīt, jo sportistiem īsā trasē jāpārvar mākslīgi izbūvēti tramplīni un bedres. Braucieni bija ātri un dinamiski, un šoreiz tie norisinājās prestižajās MX1 un MX2 klasēs. Savu meistarību lielajā balvā demonstrēja sportisti no dažādām valstīm. Par uzvarētāju MX1 klasē kļuva Augusts Justs, 2. vietā Dāvis Līvs, bet 3. Lauris Freibergs. Kopumā sacensībās uz starta stājās 12 dalībnieki. Bet MX2 klasē uzvarēja Roberts Justs, 2. Dāvis Ivanovs, bet 3. Prīrts Raudseps no Igaunijas. Šajā klasē uz starta stājās 16 dalībnieki. 15 gadu nav joka lieta, un šajā laikā rodeo sastāvā izaudzināti dažādi labi sportisti. Bet vai paši sacensību organizatori un sponsori arī mēdz uzkāpt uz mocīša? Jā, nu es esmu arī Latvijas čempions motocrossā, un arī vēl šodien pabraucu, bet tikai veterānu klasē, jo skrieties ar šiem jaunajiem zēniem, tas vairs nav iespējams, jo tomēr gadi prasa savu, bet man ir liels gandarījums, es to sportu veidu saprotu, jo es pats tā esmu iekšā līdz ausīm, ja, un bišķi pāri. Gan no organizatoriskā viedokļa, gan no braukšanas, kas kuram vajadzīgs, un tāpēc tas ir vieglāk izdarīt un sasniegt to mērķi, apmēram kā tu esi viņu licis tai vīzijai uz papīra un pēc tam plānojas dzīvē. Jums pašam arī ir motocikls, esat braucis? Jā, man motocikls jau ir no 16 gadiem, šobrīd ir vairāk motocikli, bet uz motociklu jau vairākus gadus neesmu kāpis. Nu tad varbūt ir vērts nopirkt čoperīti un pabraukāt vismaz Kurlandu Baikvītā. Ir arī čoperīts. Paldies jums, liels veiksmīgi! Pasākumu apmeklēja aptuveni 5000 skatītāju, un šis interesantu skaits liecina, ka Vembunkara balvai jānotiek arī 16. reizi. Gita Mārtiņsona, Marks Sumlenijs, Kurzemes televīzija. Mēs atrodamies Scania Motors Hyundai autosalonā, jo Radio Skonto saviem klausītājiem atkal dāvina jaunu auto. Šoreiz Hyundai i30. Mēs zvanīsim no Radio Skonto studijas un klausīsimies. Ja pirmie vārdi, ar kuriem tu atbildēsi uz šādu zvanu būs mans mīļākais radio ir Radio Skonto, tu saņemsi 300 latus un kļūsi par vienu no nevairāk kā 5 pretendentiem uz šo jauno Hyundai i30. Un atceries atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Radio Skonto! Ventspils Vācu kultūras biedrība aicina visus uz 5. jubilejas Oktoberfestu. Izbaudīt jautro svētku tradīcijas varēs Ventspils tirgus laukumā no 21. līdz 22. septembrim. Svinīgā Oktoberfesta atklāšana notiks piektdien 19. Bavāriešu muzikanti no Tiršenraitas priekšnesuma pavadījumā. 22. septembrī sestdien svinības sāksies jau no 10. rītā, un visas dienas garumā skanēs mūzika latviešu un vācu muzikantu izpildījumā. Tāpat notiks dažādas pieaugušo sacensības, spēles un bērnu zīmējumu konkurss, kā arī vācu virtuvē raksturīgo ēdienu prezentāciju un tradicionālā svētku loterija. 21. un 22. septembrī Ventspils tirgus laukumā visi gaidīti uz jautriem Oktoberfest svētkiem. Ai vasarā es tevi smaržā jūtu, kur dābols sārts un vanags zirnis zied. Un cik man kādreiz bijis domu grūtu, tās tu pār kalniem vieglos vējos vied. Un cik man kādreiz bijis domu grūtu, tās tu pār kalniem vieglos vējos vied.
Tu pacel mani visām bēdām pāri, man saldu zemeni uz mēles liec. Pārcelmi pārlaidies ar vieglu spāri, un vētra sauļos apkārt zemei triec. Pārcelmi pārlaidies ar vieglu spāri, un vētra sauļos apkārt zemei triec. Kā roze plaukstā ieglaudies tad liegā, ar 1000 krāsām manu prātu jauc. Nakts vidū pēkšņi modini no miegā, no sapņa sapnī maldini un sauc. Nakts vidū pēkšņi modini no miegā, no sapņa sapnī maldini un sauc. Vasarā es tevi smaržā jūtu, kad jasmīns salds un grēcīgs vīstot van. Cik Dievs reiz devis domu smagu grūtu, tik gaiša priekā vasara dod man. Cik Dievs reiz devis domu smagu grūtu, tik gaiša priekā vasara dod man. Stāķis pēdējo nedēļu Ozolā klabinā lidošu prom. Stāķis pēdējo nedēļu Ozolā klabinā lidošu prom. Nelido vēl, nelido vēl. Mēģinu stāķi labināt, nelido vēl. Stāķis pēdējo nedēļu Ozolā klabinā lidošu prom. Stāķis pēdējo nedēļu Ozolā klabinā lidošu prom. Nelido vēl, nelido vēl. Mēģinu stāti labināt, nelido vēl. Jau augusts un stārķis lido prom. Jau augusts un stārķis